Sveiciens, Edmunds. Šeit uztaisīšu īsu video par to, kādā veidā nomainīt Instagram bio. Atnāca tāds jautājums, kā ierasts, es gribu maksimizēt resursu konvertāciju. Tātad darīt vienu lietu, vai latviešu teiciens ir nošaut vairākus zaķus ar vienu šāvienu. Šajā gadījumā man tika uzdots jautājums, es apsolīju iedot video, kādēļ man to video iedot tikai dažiem cilvēkiem, ja es varu izveidot publiski pieejamu video un mazums, varbūt kādam vēl tas izrādīsies noderīgi. Tādēļ šobrīd pārslēdzamies uz manu Instagram kontu, un īstenībā viss ir ārkārtīgi vienkārši. Redz, kur ir mans profils, un Instagramā atkal apakšā, labais apakšējais stūrīts, nospiež uz tā savu mazā ģīmīša. Šeit augšā var redzēt, kur ir tas mans bio, kur ir rakstīts, un zem viņa apakšā ir edit profile podziņa. Noklikšķinam uz viņas, un šeit parādās iespēja dažādas lietas nomainīt. Mēs varam nomainīt vārdu, lietotāju vārdu, mēs varam nomainīt dzimumu, vieglāk nekā ar ķirurģiskām metodēm. Bet ja nopietni, tad bio, tad šeit mums ir bio, mēs varam izmainīt to bio. Šeit ir ierobežots simbolu skaits, pievērsiet tam uzmanību, un noteikti padomājiet, kas ir tas, ko jūs tiešām vēlaties norādīt šajā bio, ja jūs palīdzat cilvēkiem ar kādu noteiktu jautājumu risināšanā, ja jūs esat uzņēmējs, tad jūs noteikti gribat ierakstīt, kam jūs palīdzat, kādā veidā un kam jūs jau esat palīdzējis. Profilu bildi, mēs dzīvojam laikmatā, kad ir tik daudz mākslīgas lietas, tāpēc nezinu, vai jūs gribat avatāru, noteikti jūs gribat redzamu savu bildi. Ņemiet vērā, kāda profilu informāciju es neesmu pārbaudījis par visiem laukiem, bet daļu no laukiem var mainīt tikai noteiktu reižu skaitu mēnesī, respektīvi, ja pavisam noteikti, ja jūs tagad nomainīsiet lietotāju vārdu, kas ir username, tad to jūs tuvākajā laikā atkal nomainīt nevarēsiet. Neatceros precīzi laiku, tur mēnesis, nedēļas, bet ir kaut kāds laika periods, kamēr jūs varat nomainīt. Tagad visu esat nomainījuši, saglabājuši, ejiet atpakaļ un jums jaunais bio būs augšā. Kas vēl ir tāda interesanta lieta, ja gadījumā izmantojat Threads platformu, tad šeit jūs varat arī norādīt vai slēpt Threads banneri, paslēpt vai rādīt Threads banneri, kas patiesībā tas nozīmē, ka šī mazā podziņa augšā parādīsies jums. Threads platformā arī mēdzat kaut ko postēt. Ja nē, tad spiediet, lai viņi jums nerēgojās, jo pretējā gadījumā cilvēki redzēs jūsu tukšo profilu, kurā jūs īsti neko nedarat. Lūk, tas arī viss. Paldies par uzmanību un ceru, ka bija noderīgs.